Čau! Čau, čau, čau! Čau, mīļie, kā esam klāt. Te ir tāds vēsumiņš, kustēšos. Čau, čau! Apģērba outlets, esam klāt. Taču man būs palīgs, minimāls. Nav brīvdienu variants, bet man būs šitais palīgs, jā? Taki čau, Roko! Roko ir atnācis, viņam gan ir džempers pašam pa sevi, man nav. Čau, parunājām par džemperiem šodien, pa cik solīju jakas mums bija, bet noteikti varēsim atgriezties arī pie jakām. Un, ja nu kas, ja ziemas jakas dikti interesē, tad turpināsim ar ziemas jakām, ja džemperi apniks. Apģērba outlets, kur atlaides ir vienmēr, un mēs esam arī internetā, findīs.lv. Un, ko ķeramies klāt pie džemperiem, es parādīšu. Esmu 1,77 m gara, ML izmērs. Un, jā, tātad ML izmērs un parādīšu uz sevi, kā manā garumā, varbūt kāds roku garums vai platums varu parādīt uz sevīm, lai tie, kas grib internetā nopirkt, es arī varu parādīt, kā saka, jūsu vidutājs, esmu pa vidu un parādīšu kādu džemperi, kas izskatās uz mani, ja kāds dikti interesēs, ja. Rakstam, zvanam 29452175 vai 24330330, kas ir arī kaut kur rakstīts laikam šeit, ja. Kādi jautājumi droši rakstam, pasakam no kurienes, mēs esam no Rīgas, taču mēs esam arī internetā, kā to visu var redzēt. Findīs.lv. Nu, ko ķeramies klāt kādam džemperim, lai pieteikti runāt, vajag reāla situācija, reāla manta, vai ne? Tā, sāksim ar XS izmēru. Esmu piestājusi pie XS izmēra. Tā, kā jums šitā labāk, jā? Skaņa dzirdama, kaut ko reakciju kādu parādam, lai es zinu, pa ko. Citādāk es runāšu viena pati un klusums studijā būs. Čau visiem, kas pievienojās. Čau! Tātad, lūk, pirmā jaka, XS izmērs, bet noteikti derēs, es skatos arī esiņam un emiņam. Cik te ir silts, man te tā drabuli mazliet rauj. Tā, tātad XS izmērs, nu šī gan ir Selected Femme. Kurš zina šo firmu? Šī ir tā kā vilna, tūlīt noskaidrosim kāds materiāls. Tā, tūlīt tās būs. Cik silts te ir. Tā. Tā, kas mums te ir mazais saucās kardigans, jā. Šeit ir 39% vilna, jā. Es varētu čau, Gunta, čau. Tātad, 39% vilna, poliesters un alpaka 20%. Jūs saprotat, gan elastāns. Tātad es gribētu šito uzvilkt un viņā stāvēt. Tāpēc viņam attiecīgi arī cena ir diezgan liela. Oriģināli viņam ir 70 eiro, bet pie mums viņš ir 38 eiro. Taču, kā es teicu, mums ir slepenais kods, ko iespējams es pateikšu mazliet vēlāk. Nevis iespējams, bet noteikti. Čau visiem. Tātad šī jaka ļoti spilgta krāsa. Tā, jānostājās mazliet šādi. Tā, es viņu varētu uzvilkt, bet tad es viņu novilkt negribēšu. Tātad šitī garas rokas uz manu izmēru būtu. Varbūt viņa būs apspīlēta man, bet kādam priekš XS ļoti silta jaka. Šīs visas drēbes ir pilnīgi jaunas no Eiropas un Amerikas noliktavām. Tā kā tas nav nekāds apipas variants. Tā, Tommy Hilfiger džempers. Ar visām cenu zīmēm šāds te. Adītais džemperis, jā, čau visiem. Adītais džemperis, XS izmērā bija 150, mums ir 89 eiro. Taču ar kodu un iepērkoties virs 50 eiro, pakomāts bez maksas, jeb skaistāk noformulēts teikums būtu piegāde bez maksas, vai ne? Tas ir virs 50 eiro. Sakrāja pāri divas lietas, viena lieta un viss piegāde pie mājām. Varētu teikt, ka jūsējā. Tā, šāds te JJXX, kā tur šīs sezonas, šī gada trenda krāsa, kas turpinās. Čau. Turpinās trenda burgundijas krāsa. Jā, tā kā es arī to palasīju, un es zinu, kāda krāsa būs topā un ir. Vai man piestāv?
varam balsot, jā, bet šī ir šāds te, tad manas rokas būtu šādas. Šis ir XS izmērs, saldais ēdiens. Bija 40, pie mums ir 16 eiro. Jūs apskatāt, kāda kvalitāte, rokas, foršs adījums, viegls, bet silts. JJXX firma. Lūk, šāds te modelīts. Nu, tāds sportiskais, bet ar svarkiem ļoti eleganti izskatītos. Krāsaināks kaut kas, bet nepārspīlēsim ar krāsainību. Šāds te ļoti, ļoti viegls, tā kā tas mohēras tipa džemperis. Apskatam, redzi? Šitāds te gan īsti caurspīdīgs adījums. Nav caurspīdīgs, neko apakšā uzvilkt krušturītī vispār neredzētu un neko nezinātu. Tātad pagaras rokas, XS izmērā, bija 40, tagad ir 16 eiro. Lūdzu, priekšpuse īsāka, reku te, un aizmuguri mazliet garāka. Ļoti viegls, bet silts. Šo visu arī var apskatīt mūsu mājaslapā findīs.lv, kur bezmaksas piegāde virs 50 eiro. Mierīgi. Tā, ejam tālāk pie S izmēra, kas ir mazliet lielāks. Ļoti skaists tāds, tas foršais baltais, nevis slimnīcas baltais, jā. Šāda te balta jaka, ne džemperis, bet ar attaisāmu apkaklīti, ar sudraba elementiem. Tik foršas rokas apskatās, redzi, kāda kvalitāte. Kas tas mums ir? Džempers, cits pielips, redzi? Šī tik forša kvalitāte, varat apskatīt tūmā. Šāds te rāvēslēdzējs, stingrs. Un tā, ja ieliek roku, neko īsti neredz, tik cik faktūra. Nu, lūk, šāds te džemperis, S izmērā, JJX firma, bija 50 eiro, nu ir 21 eiro. Lūdzu, šāds te skaistulīts. Kādam kādi jautājumi varbūt ir? Tā, viņš man te prasa. Čau, esam apģērba outlets no Rīgas. Un, taču mēs esam viscaur pasaulē pieejami kā caur findīs.lv. Un ir, kam patīk klātienē, Lūdzu, Rīga, Krasta iela 103, pie Dienvidu tilta. Un, jā, no 9 līdz 3 stabili mēs esam, bet, nu, ieskrienamies un, kas zina, katru dienu no 9 līdz 5, varbūt ilgāk. Brīvdienās arī var droši uzrakstīt, uzzvanīt, pajautāt. Mazums es te būšu, vai ne? Droši var atbraukt, speciāli kaut ko sarunāsim. Tā, S izmērs, šāds te, ar interesantām rokām, redzat? Galā ir tāds, paskaties, ar svārciņiem būtu baigi interesanti, vai ne? Only firma, Only S izmērs, bija 32 eiro, tagad ir 17 eiro. Labi ir, ar kodu, ar lieliem burtiem, medibas 10, jūs dabūjat vēl papildus 10% atlaidi, jā? Es domāju, ka ir vērts iemēģināt šādu atlaidi. Forši interesants citādāks raksts adījumam. Šāds te, caurspīdīgs nevisai, viegls ļoti. Čau, kas pievienojās. Par un ap apģērbu outleta drēbēm. Čau, no kuras puses esam? Iepriekš mums bija laivā no Liepājas, ir bijis arī no Siguldas. Nu, visi jau neatzīstās, kuru jāsat, vai ne? Bet, nu, kas zina, kāds mājās sēž un atpūšās, kāpēc, lai nepateiktu, kur tu esi? Varbūt garlaicīgi. Es mēģināšu izklaidēt. Nu, šis ir vispār JDK vai angliski sakot JDY, ja, Y, ja, Y. Bija 20 eiro, tagad ir 11 eiro džempers. Tumši zaļš, tā kā haki krāsa, ja, šeit ar balto. Šāds te ar platajām rokām. Wow, paskaties. Viņš ļoti, ļoti viegls un ar citādāku rakstu, bet nu jau tā kā caurspīdīgs brīžiem, nav biezā adījuma. Šāds te 11 eiro. Atceramies par kodiņu un kodiņš vēl dod 10% atlaidi. Nu,
Ziemassvētki beigušies, bet kas zina, kāds varbūt vēl ir Ziemassvētku svētku sajūtās. Kur Only firma, esiņš palicis par 15 eiro. Šāda te vestīte. Šādi te būtu, ja būtu. Tā, to mēs nākošo gadu gaidīsim, ja? Jeb kāds atnāks jūlijā, nopirks un staigās ar Ziemassvētku vesti, vai ne? Kāpēc ne? Tātad Only S izmērs, arī mēs iesim uz priekšu līdz XL izmēram. Kāda izmēra vairāk interesē? S, M, XL, kas zina, ja? Tiksim līdz tiem. Tātad šāds te parastais, kā saka, ejošais casual, šāds te, rociņa, šāds te džemprīts. Kur ir tā, Only S izmērs. Čau, čau, paldies. Bija 32 eiro, tagad ir 17 eiro. Un kā es saku ar visām pavadzīmēm, ar birkām, ar cenu zīmēm, tas viss ir jauns, nelietots, svaigs un skaists, kas saka, kvalitātes zīme katram brendam ir. Šāds te citiem patīk ikdienā bēšīgais, lūdzu. Garšīgi brūnā krāsa, kakao krāsa. Samta pakaramais iestrēga. Šāds te arī. Viņš ir gan smagāks nekā citi iepriekšējie ar šīm te rokām. Paskatāmies. Ļoti laba kvalitāte. Šāds te akal. Šis te kakliņš. Ja? Atverams, aizverams. JJX firma. Un bija 50 eiro, tagad ir 21 eiro. Lūdzu, šāds te skaistulīts. Nav garš, ir īs un silts. Tā, runājot aizkrita balss. Tā, šis ir pilnīgi cits kaut kas. Tūlīt tās atbrīvosim mazliet viņu, lai var saprast. Pliko plecu variants. Nu, ne pliko, bet kā, kurš laiž zemē, kurš nelaiž. Čau, čau. Prieks redzēt, kā ienācāt. Kur ir. Tā, esiņš, only firma, esiņš. Šāds te, nu kā, sapratāt, ja? Uz vienu plecu, otru plecu. Šeit ir ar gumiju. Savalkās, atvelkās, platāk varam uztaisīt šādi. Jebšu pacelt mazliet uz augšu. Tātad tā, Only, un, aizmirsu. Kur mums ir? Kaut kur noziedēja cena mums ir. Droši vien kādi 11 eiro. Es to noteikti, ja kādam dikti interesē, tūlīt varu noskaidrot, ja? Droši tā, ja, noliek redzamā vietā. Tā, koncentrējamies uz siltumu. Es izmēru šitī krāsains džemperis. Šāda te roka. Ar paaugstināto apkaklīti, bet nu šis ir tiešām tā kā ritīgs. Omīte būtu uzzadījuši džemperi, un viņš darīs savu lietu, sildīs, un ir krāsainā versija. Redzat, šāds te, ritīgi jaudīga krāsa. Tā, šis ir S izmērs, un bija 55 eiro, tagad ir 23 eiro. Lūdzu, šāds te, garām rokām, bet ar tā kā tādu krūpu stila, kas ir priekšpusīt īsāka un aizmugur mazliet garāka. Ja? Lūdzu, kādam kādi jautājumi droši rakstam. Mazums gribu zināt konkrētu izmēru. Es uzreiz parādīšu, varēšu pačomdīt. Mēģināšu uzvilkt, ja? Nu, dikti gribās zināt. Es esmu 1,77 m. ML izmērs, tā kā dažreiz visādi brīnumi der, un pati brīnos, kā man der, vai kāpēc man ir pamāz. Nu, lūk, šis te ir klasiskāks. Tāds, tu pateikšu, kas tas par sastāvu. Bet krāsa ir kodīgi zaļa. Kodīgi tāda, šis varbūt sūnu zaļais skaitās, jā. Tūlīt meklējam, kas mums ir par sastāvu. Tā, kas mums te dzīvo lācītim vēderā. Tā, es jau jūtu, un tur ir 30% vilna, 28 neilons un 20 alpaka. Viņš uzreiz kā pieskārās, tāds siltums uzreiz pārņēma. Nu, lūk, spilgti zaļa krāsa. Kurš ir fans spilgti zaļai krāsai? Tā, šis bija 60 eiro, tagad ir 25 eiro. Ļoti viegls plāns. Varu parādīt tūmā. Šāds te, redzam? Nu, lūk. Šāds te, skaistulīts, ļoti viegls un ļoti, ļoti silts. Cits zaļais, pilnīgi cits zaļais. Šis gan man liekas vairāk iet uz pavasari, kad būs spilgtās krāsas topā.
šis ir tāds, kurš atcerās bērnībā bija tādi. Jaunībā. Šis te, rekur, caurspīdīgs. Tāds varētu būt, jā. Tā, es izmērs 14 eiro. Lūdzu, ņemat un priecājieties un būsiet spilgti spīdīgi. Čau, čau, čau. Tā, rozā krāsas piekritēji paceļ rokas. Lūk, šis ir baigi maldīgais. Viņš ir ļoti staipīgs materiāls. Šis ir es izmērs. Bija 29 eiro, tagad ir 15 eiro. Ļoti garas rokas, jā. Nu tā kā ļoti garas rokas. Es izskatos kā lēle uzreiz, jā. Bet viņš ir staipīgais materiāls. Čau, čau, paldies, paldies, re, kur ir. Tā, staipīgais. Un arī šeit. Nezinu, kā lai parāda jums šādi. Staipīgais, jā. Ļoti skaista tāda sulīga rozā krāsa, kuram piestāv rozā, kuram patīk. Tumšāk rozā, uz lilīgo pusi mazliet šāds variants, interesants. Arī staipīgs, bet viņš būs krietni siltāks nekā tas. Tas ir tāds smukais izejamais, vai ne? Šāds te, džemperīts. Tā, arī es izmērs un... Bija 40, tagad ir 39 eiro. Viss ir pieejams findīs.lv online veikalā, tā kā droši. Piegāde virs 50 eiro ir pavelti. Un, teiksim tā, piegāde pasūta šodien, piegāde jau ir rītdien pieejama. Nu, lūk, šāds te, rozīgs, siltais materiāls. Redzam, kāds silts, mīksts, jā. Arī no rozā seta, bet no iepriekšējā JJX firmas. Fuksī rozā, jā, šāds te, mums ir dažādi, kā es iepriekš rādīju, šāda krāsa, šāda, nu, piemēram, balta, visam klāt balta, un vēl kaut kāda burgundija bija mums, jā, tāda mums arī bija. Nu, lūk, šis ir arī rozīgais, ļoti smuks, paldies, čau, ko daram, strādājam un priecājamies. Tā, pavisam siltais kardigans, garais, Only firma, garā kardigana jaka, pavasaris tuvojās, legingi tuvojās, labi, tagad ir siltie, bet ar paplatinātām rokām. Redzam? Šitī garas rokas, jā. Aizmugura šāda, ļoti labas kvalitātes, siltumiņš, paskatāmies kāds kvalitāte. Tā, šāds te. Es izmērs bija 50 eiro, tagad ir 27 eiro. Ja? Atceramies par kodiņu. Kodiņš medības 10 un dabūsiet vēl papildus 10% atlaidi. Mans mīļākais, spīdīgais. Paskatās, Only firma. Bija 36, tagad ir 19 eiro. Paskatāmies uz šo. Jūs redzat? Šādas te rokas. To dabūsim iekšā. Šādi te. Ja? Jaciņa. Čau! Čau, forši, ka pievienojās. Reku šādi te. Izejamā jaciņa, bet varbūt kāds pa dienu. Vienkārši uzvilks un lai skaistāk izskatās. Jā. Tā. Ejam tālāk. Šāda te krāsa ar zelta elementiem. Garas rokas. Siltais variants, ne tikai smukais. Es izmērs bija 35 eiro, tagad ir 19 eiro, jā? Šāda te jāciņa, džemperītis, varētu būt mazliet oversizīgs. Šāda te krāsa ar zelta diedziņiem, jā? Tā, 36. izmērs un kaut kas pelēks ar burtiem. Es rādu tas, kas mums ir uz vietas šeit. Bet tie, kas netiek šeit uz vietas pačamdīt, aptaustīt, piemērīt, tie noteikti var iepirkties findīs.lv mūsu mājaslapā. Šādas te balona tipa rokas, jā, šāds te ļoti viegls, bet ļoti silts un tā kā ar pildījumu tāda sajūta ir, jā. Viņš ir tā kā dubultais, šeit ir un iekšpusē vēl ir. Tā kā šis ir dubultais siltums, kā es saku. No šajā stabili nosalt nevarēs, jo šeit ir akal vilna
akrils un elastāns, jā. Tātad šī būs tā siltā versija, bet te, piemēram, ar balonu tipa rokām, jā. Tā, aizmirst nosaukt cenu. Jūs man atgādināt, ja es kaut ko aizmirstu. Tā, izmērs bija 45, tagad ir 24 eiro. Atceramies par kodiņu. Kuram nepatīk kodiņi? Kodiņi vienmēr nodara, vai ne? Šis ir interesants krūp tipa stila džemperīts. Šāds te ar garām, diezgan garas rokas, jā. Un šis ir tā, S-inch. Šis vispār, draugi, mīļie, 10 eiro. Saprot, 10 eiro. Paskatās, cik viņš ir īstenībā ar svārkiem būt inčīgs. Tā, kur man kādi svārki? Tā, parādīšu. Ar šādiem svārkiem. Vai, kas mums ir garie slip svārki. Pasties, kāds smuks, redzat, šitās te komplekts. Šis būtu vienkārši. Un šis maksā 10, un svārki. Tā. Un svārki maksā 20. Tātad 30 eiro. Čau! 30 eiro komplekts, un to es gatavs ballītei. Ja? Kādam jostu? Es nezinu. Nē, tad nevajadzētu jost, man liekas. Bet, ja kas, mums ir arī dažas jostas. Tā, ejam tālāk. Tieši tāds pats, kā bija rozīgs. Čau. Šodien pagaidām rādu džemperīšu, bet tad mēs droši vien iesim pie siltajām jakām, jo gribās kaut ko siltāku, vai ne? Tā, varētu arī vīriešu džempers varbūt parādīt. Interesētu, es varētu vīriešu džempers parādīt. Jā, tā ir. Pa ceļam ejot, es varētu parādīt. Reku melnas garas rokas, šāds te. Tumši pelēks melns. Tā, izmērs un 14 eiro, jo iepriekš bija 36 eiro. Ja? Ārā vēl ir augsts, jā. Vēl ir ārā augsts, un šeit arī tāda tīra jaunība. Tā, šis ir melns, bet caurspīdīgs, jā, dāmas. Šāds te pie krūtīm. Re, kur ir. Tā, izmērs. Šis maksā no 39 eiro uz 20 eiro, jā? Šāds te ļoti skaists arī ar svārkiem. Kāpēc gan nē? Manā kaut kāda svārka par rokai. Šādi te svārki, kāpēc nē? Mums ir siltie garie svārki. Visādi svārki mums ir. Es arī varu parādīt kādu spīdīgo svārku. Kāpēc gan nē? Paskaties. Ja kāds svārka gabals interesē, dodat ziņu. Paldies, paldies. Bučas studijā. Tā. Izmēra, kardigans, ne, garais džemperis. Ar legingiem vienkārši izcili būtu, jo viņam sānos ir šķēlums, tā kā priekšā ir, tātad sanāk reku, priekšā ir īsāks un aizmugurē garāks. Šis te materiāls šobrīd ir, tā kā ļoti modē. Adījums, vieglais adījums, bikses nav, bet ir šis te, ko var vilkt mierīgi ar legingiem. Tā, šis ir izmērs, bet noteikti dar arī M, citam apspīlāts L būtu. Paldies, čau! Izmērs un 22 eiro palicis. Šis te skaistulīts, tā kā šokolādes, tumšā šokolādes krāsā. Šis ir pūkainīts, kā es viņu saucu, mākonīts pūkainīts. Izmērs īsais variants, bet šis ir pa 10 eiro cilvēku mīļie meitenēs. Kam meitai, piemēram, silts, stabili silts. Pat ja staigā ar īsumīgi, bet viņai vismaz rokas būs garas, šīs ir platās rokas. Šitā te, jā. Un viņam uzreiz tāds siltums. Pa 10 eiro. Ātrumā, kurš piesakās. Citādāk kāds internetā ņems un pieteiksies pirmais. Jo mums pārsvarā visas drēbes ir vienā eksemplārā. Čau! Roko arī staigā. Drēbes pārsvarā mums ir vienā eksemplārā un, kā piemēram šis, jā. Es domāju, Ziemassvētkos bija aktuāli, bet kāds varbūt vienkārši ikdienā grib staigāt šādās drēbēs. Šis vispār bija, man liekas, cik viņš bija? 20 eiro, bet Ziemassvētku sezona ir gara un, kas zina, kāds grib uz priekšu ieķert. Bet ar to kodiņu viss ir iespējams lētāk. Jā, tā. Šāds te. Es viņu saucu pa gumi. Pātsperēm. Re, kur ir L izmērs. Bija 39 eiro, tagad ir 25 eiro.
Paskaties, viņam ir tāds, nu tik garš viņš ir tik spilgts. Paskatās, viņam ir tāds materiāls. Kurš zina, kā sauc šo materiālu? Kāds zina, kā sauc šo materiālu? Tūlīt noskaidrosim. Jā, tūlīt noskaidrosim materiālu. Re, kur ir? Jā. Šis ir poliamīds, tā bija tas nosaukums, jā. Un ļoti staipīgs, bet uzreiz liekas, ka pilnībā ļoti silts pārņem uzreiz tāds mīlīgais. Šis būs baigi labais pavasars tuvojās un pavasars tuvojās un kaut ko spilgtāku gribēsies uzreiz, jā. Tā, M izmērs kaut kas gaišāks, pieteikt ar tumšajiem ņemties, re, kur ir gaišais variants. M izmērs, Vero moda, un šis būs no 35 eiro uz 19. Paldies! Čau visiem, super! No kuras puses esat? No kuras puses Sigulda, Ventspils, Liepāja, Rīga? Stāstam, no kuras puses? Es esmu, jāpacerās, esmu tipiska rīziniece, taču sirdī visās malās visur esmu. Tā, Rīga. Nu jā, čau Rīga. Es nojaušu, ka Pārdaugava. Jā, pareizi. Tā, reku šāds te balts smukšs džemperīts ar mazliet paaugstinātu kakliņu. Jā, tātad ar pelēkām svītrām. Foršs materiāls nav pūkainais, ir tāds tīrs adījums. Jā. Tā, šīs būs mazliet kodīgāks, taču viņš ir ar akcentiņu. Tā, paskatāmies arī ar caurspīdīgiem variantiem priekšā. Ar mežģīni, tā kā pītu mežģīni. Nu, čau Pārdaugavai. Tā, paskatās, cik smuks šāds te plika. Adīta muguriņa. Šāda te, jā. Un šis tā vispār aizmirsām. M izmērs, taču šis ir, es domāju, tūlīt pārbaudīsim. Es domāju, ka viņš ir ar vilnu iekšā. Tā, šo te visu var apskatīt internetā, lai nav jābrauc jāsalst vai jābrauc sastrēgumos. Jāstāv, nevis jābrauc tā. Poliesters, tā, M tālāk. Neilons, nu jā, un vilna. Tā kā lūdzu, šāds te skaistulīts, siltumiņš ar akcentiņu. Ar, piemēram, melnā džinsenēm, nu, piemēram, jā. Vai ar gaišām džinsenēm, tā kā tas atkarīgs, up to you. Jā, tā, ejam tālāk. Pilnīgi cita stila adījums. Šāds te džemperis. Rādu tas, kas mums ir palicis uz vietas, kas ir ziemas sezonā aktuāls. Plānās kleitas šobrīd nerādīšu. Rādīšu tūlīt arī ziemas jakas. Kādam interesē ziemas jakas? Kādam vēl interesēs, ir arī dažas bērniem ziemas jakas, bet vienas neon krāsas bikses pa kalnu, ko var pa kalnu, pa sētu, pa mežiem un tā tālāk. Tad būs mazliet vēlāk vīriešu jakas interesē. Kāds varētu man uzrakstīt vīriešu džemperi jakas, tos es varu pa ceļam parādīt, jo jakas mums ir mazliet citā stūrītī. Tātad šāds te džemperīts, baigi fēnais adījums. Un mazliet caurspīdīgs, taču baigi siltais. Ļoti, baigi nevar teikt, ir ļoti silts, jāsaka, jā. Tātad M izmērs bija 35 un tagad ir 19 eiro. Ar visām birkām pilnīgi jauni, nelietoti apģērbi, jā. Mums patīk galvenais, ka ir kvalitatīvi, nevis kaut kādi izļodzīti vai nedod Dievs lietoti. Tātad pilnīgi jaunas preces internetā un klātienē. Klātienē, kur? Rīgā, Krastielā. Vīriešu džemperi. Ok, tiksim, jā. Tā, Krastiela 103, blakus Dienvidu tiltam, braucam iekšā teritorijā un mašīnu gluži lietas, kur tu gribi, pārkings pavelti un, jā, droši uzzvani vai uzraksti, tad arī būs. Šī ir ar kabatām, šī ir jaciņa ar zelta elementiem. Villa firma, šāds te, šāda te. Šī maksā, tā, bija 50 eiro, tagad ir 27 eiro, jā. Neaizmirstam par kodiņu. Kāds kodiņš? Medības 10. Jā, un izmanto to savā pirkumā internetā. Un, kas zina, divus džemperus nopērts,
un gan atlaide, gan piegāde pavelti. Kas var būt labāks? Tā, garāks kardigans, adīts, šāds te, arī ar dubulto, tāds biezāks, liekas, pa vidu. Kardigans bija 50, tagad ir 27 eiro. Lūk, šāds te, garais, pelēkā krāsa, uz ofisu, ciemos, zolīdi, kaut uz koncertu arī var aizbraukt, vai ne? Tā, kas mums vēl kāds uz priekšu, ko es gribēju rādīt? Te ir. Šāds te rozā, ko es gribēju parādīt. Man patīk viņiem pleci, redzam? Viņiem nav tāds parastais džemperu stils, bet šis jau ir tāds cacīgāks, redzat? Šāds te ļoti silts, mīkstā siltais materiāls. Un kas viņam ir labākais? Viņam ir laba cena. 14 eiro. Jūs dāmas, kur esat? M izmērs, jā? M izmērs mierīgi šādi te var uzvilkt. Ļoti spilgts un silts viņš ir. Mīksts un silts. Tā, kas mums vēl ir? Tā, mums ir veste. Silta, adīta veste. JDY, kā izrunā? Šāda te veste. Un šī ir, tu parādīšu, redzam, ja? Tā, skatāmies kopā sastāvu. Tur ir gan akrils, gan poliesters un vilna. Šai vēstē ir iekšā vilna. Šāda te, ļoti stilīgs fasons. Nav tāds kvadrāts, bet viņi ir ar to pagarināto, un šeit ir 3 stūrīts, un šī tik gara augsta, tā, paskatās, re, kur ir, šis ir M izmērs, bija 72 eiro, JDY, kā lai JDY, ja, bija 72, tagad ir 40 eiro. Noteikti izmantojam kodiņu, un cena būs vēl patīkamāka, un jūsu siltumiņš būs pie jums pakomātā jau rīt. Šis ir wow, šis ir tas oversize, paskatās, biezais smukais, šāds te džempers ar garajām rokām, pufīgs. Paskaties, šādu stāvu, varē. Mazliet šeit būtu caurspīdīgs. Šāds te džemperis, paskaties, tik smogs, silts, pufīgs, nu tā kā atsperīt arī no tā materiāla, jā. M izmērs un 27 eiro. Paskatās, šāds te, skaistulīgs, tā kā droši, zvanām rakstam. Ir arī spilgti lilā krāsa, kas ir elektrolilā. Un šis arī bija ar to vilnu iekšā. Un 25 eiro džemperīts, jā. Šī tik garas rokas. Spilgta krāsa, vienkārši, bet silts un jaudīgs, tā var teikt. Tā, nu viss kaut kā dažāda stila. Tā, šim nebija cena, to es atceros, tāpēc viņš palika šeit. Tā. Ko mēs gribējām? Vīriešu kaut kādas džemperus. Ok. Tā, iesim ar mani kopā. Es jūs pārliksim, iesim citur. Pārliksim mazliet citur statīvu. Šeit aizmugurē mums ir apakšveļa. Etam apakšveļa. Tieši pie siltuma pienācu. Paskatās, šī tik te. Es gribu uzvilkt, jo šis tiešām būs siltums. Šis ir XL izmērs. 16 eiro. Es nezinu, ko viņš vēl te dara, bet šis ir vienkārši, čau. Re, kur ir kapuce. Tedī, ja? Tedī stils. Šāda te. XL, to ir taisīsim ciet. Paskatī. Uzreiz, es palikšu šajā. Uzreiz ritīgs siltums. Tātad šitāds te. Šitik te. XL. Un šeit ir kabatas, kur var ielikt visu, ko vajag, ko nevajag. Spiežās, nespiežās, oversizīgs, nu ritīgs siltums. Uzreiz šāds te. 16 eiro tikai dāmas. Paskatāmies. Šāds te mīkstumiņš, jā? Čau! Tātad, tā es varēju palikt, jā? Čau, no kuras puses esam, kas pievienojās? Mēs šeit runājam, šis ir apģērbu outleta profils, kur ir sākot no Hilfiger, Etams, Guess, Majorāls bērniem, kas ir svarīgi. Par to mums bija brīvdienās maziņš video. Un video tiešraidi maza bija. Tā, šis bija XL izmērs.
Un mums ir arī šāds. Labi, briedīts, bet viņš vismaz silda. Un šis ir XS izmērs un arī 10 eiro mīkstumiņš. Pilnīgi jauns, nelietots. Tā, un šis ir arī ar tādiem elementiem. Arī ar kabatām. Šāda te jaka. Tu pateikšu. Tā. 10 eiro XS izmērs. Lūdzu. 2 uzreiz un gatavs, vai ne? 2 gatavs uzreiz. Tā. Šeit es ieraudzīju kaut ko pavisam siltu, neparastu. Legingi, siltie legingi, jā? XS izmērs bija 46 eiro, tagad ir 18. Šādi te legingi. Veci rozā krāsā, taču cik viņi izskatās silti, un kad pieliek klāt, tad viņš ir tāds ļoti, ļoti patīkama materiāla adījums, jā? Šāds te. Tā kā viss kaut kāda stila mums ir. Tā, tūlītās iesim pie vīriešu jakām. Kāds balsoja par to, ka vajag parādīt. Ok, tūlītās pabīdamies mazliet tālāk, lai jums būtu ērtāk. Ejam. Tā. Reāli tiešraidi, vai ne? Tā. Šeit nostāsimies, jo jakas es arī rādīšu. Tūlītās tā šādi, ja? Tā, es esmu apakaļ, es tā kā triku meistars, ja? Tātad vajadzētu, lai nenogāžās. Tā, nu lūk. Esam apakaļ. Rādīšu vīriešu jakas. Tā, čau visiem! Prieks, ka ienāci, esmu apakaļ savā stūrītī. Tātad šāds te. Parādīsim dažus vīriešu brīnumus, jo sievas jau bieži vien nopērk vīriem kaut ko, vai ne? Vai dēliem, vai brālim, vai, kas tas ir brālēnam, piemēram, ja? Tātad es izmēru, šis gan ir Elīs ražojums, bija 85, pie mums ir 38, šāds te. Šīs te jā, kleitas. Tā, šī tik te garas rokas, es izmērs, Elīs. Šo visu var apskatīt arī online. Tā, radio nav par skaļu, jūs dzirdat mani? Tā, kas mums te ir? No, kur mums ir? Aizslēdz ārā, citādāk mums te traucēs mazliet. Tā, šādi te Elīs, šāds te vīriešiem variants. Tā, Jack and Jones vīriešiem, kas mums ir pārsvarā lielākā daļa no vīriešu drēbēm ir no Jack and Jones, kvalitatīvais. Tātad šāds te hudijs, hudijaka, jā, šāda te. Ar kapuci. Šitā jārāda, jā. Ar kapuci. Uz mani ir šādas rokas. Šis ir, meklējam. XS izmērs un bija 50 eiro, tagad ir 24 eiro. Krēmīgi bēšīgi krāsa, bez liekiem uzrakstiem, taču kvalitāte ir Jack and Jones. Nesāsi un priecāsies, un šādi te bumbulīši metāliņa galā. Tā kā, jā, Jack and Jones XS izmērs mums arī ir. Tā, ejam tālāk. Spilgti sarkanā krāsā. Nu tā, ka ļoti spilgti sarkanā. Īstenībā Valentīna tuvojās un tā. Tātad šis ir Crash, šis ir Only firma. Es izmērs 22 eiro. Paskatāmies. Aizmugurē šāds te Crash. Kuram ir kāds pusaudzis mājā? Labi. Ne tikai pusaudzim. Protams, arī pieaugušajiem, jo vienkārši viņš ir tik spilgts. Šāds te ar garām rokām. Ritīgi interesants. Un kas te vēl bija elements? Nu paskatās. Nu šis ir jāliek skatlogā, jā? Sirsniņa. Šo te arī var iegādāties internetā. Findīs.lv. Bet es tev noteikti atgādinu par kodiņu. Medības 10 ar lielajiem burtiem bez garumzīmēm. Un tiec pie saviem 10% papildus vēl no šīs cenas. Un piegāde virs 50 ir pavelti. Tā kā tas ir labs deals. Gan, jā, win-win. Lūk, šāds te liels pelēks tumšā krāsā hudijs vīriešiem.
S izmērs, bet noteikti derēs arī L-am, 25 eiro. Pilnīgi jauns ar visām, kā es saku, cenu zīmēm, pavadzīmēm, ja. Šāds te melns, taču aizmugurē ir extend, ja. Kāds jaunietis, vīrietis, sportiskāks. Un ja šādi uzliek kapuci, neko diži nevar saprast. Bet, ka paceļ, tad varēs saprast, ja. Bez baigiem elementiem, tīri melns, extend, un, nu, džekam, ko vajag, visu palēku un laižam. Šis būs pavisam siltais variants, kāds makšķernieks, medībnieks. Paskaties, medībnieks, mednieks, jā, tā jāsaka. Tātad rekur garas rokas, džeku izmērs, M izmērs, taču viņš ir, tā, šis ir Billabong, jā, firma, un bija 88 eiro. Šeit viss ir ar pavadzīrēm, īstās birkas, viss ir klāt. Tātad bija 88 eiro, nu ir 48 eiro, taču šis būs reāli silts, viens uz ļoti ilgu laiku. Šeit priekšā ir kabatas, ar šo stabili nenosals, jo viņam ir arī tāda pagarināta mugura, un krāsa tāda brūnīga, haki, tumšā raibā, bet, nu, neitrālā priekš vīriešiem, ja? Tā, globāli, tā. Uzliksim kaut kur blakā. Tā, mums vēl ir, tā, kas mums ir? Ir arī šāds Guess raibais skaistuls. Šis gan būs dārgāk, jo šis ir Guess raibais jaunietim, pusaudzim, pieaugušam vīrietim. Šis ir M izmērs 70 eiro, jo viņš bija 120 eiro, ja? Guess oriģināls. Oriģināls ar lieliem burtiem, īsts un oriģināls. Tā. Kas mums te būs? Tā, Jack and Jones, melnā krāsā. Melnās krāsas fani ir šeit, es zinu. XXL izmērs, bet es teiktu XL, nevis XXL, jā? Jo, ja es viņu uzvilktu, man viņš būtu mazliet oversize. Šāds te spilgti melns, kvalitāti var redzēt un sajust. Šeit priekšā ar kabatu, šāds te iekšā ar, šeit ne, bet šeit ar tādu biezāku pūciņu, rakstīts XXL, nu, es domāju, ka tas ir tāds stabils XL izmērs, ja? Un šis maksā tikai 19 eiro. Mierīgi melns, spilgti melns, tāds sulīgi melns, jā. Tā, ejam tālāk. Pelēkā krāsa. Es zinu arī dažus pelēkās krāsas fanus. L izmērs pa 21 eiro, jā. Jack and Jones L izmērs. Taču šim ir interesanta kapuce. Šeit var atvērt un aizvērt, jā. Paplatināt un ļoti garas rokas. Priekš garo roku īpašniekiem, vīriem, jā. Šāds te, nekas liekas nav rakstīts, ne arī nekāda lieki fasoni elementi, tik cik viena podziņa, un uzreiz ir skats tāds stilizēts. Tā, beišīgā krāsa mums bija, taču šeit ir ar uzrakstu Jack and Jones priekšā. L izmērs, un šis ir no 40 eiro uz 19 eiro. Jā, ar garajām rokām tev vajag, jā. Noteikti, tās pelēkais, jā. Šis ir L izmērs. Viņš nav tik liels, viņš ir tāds, nu, stabils L, bet XL tas nebūs. Un šāds te ar priekšā uzraksts pa 19 eiro Jack and Jones, pilnīgi jauns, un ļoti laba kvalitāte ir šim te Jack and Jones. Uzreiz var sajust tādu biezumu, stingrumu. Jā, čau, ka pievienojās, čau! Tā, šis ir ļoti patīkam krāsa, viņam ir spilgti balts, ar tādu krēmīgu, tā, paiešu tālāk, ar krēmīgu tādu bēšīgo pa virsu, jā, čau! Tā, sveika, Astrīda, virseks 42, tūlīt parādīšu, man tieši blakām ir XLL izmēri, jā, tūlīt. Lūk, šāda te jāka, Jack and Jones džemperis, M izmērs, es laikam pārteicu, M izmērs, pa 24 eiro šāda te hūdijas, ļoti foršs pavasarim,
un gaišo krāsu piekritējiem, jā. Tā. Man ir arī šāds te. Tommy Hilfiger džempers. Pa priekšā rakstīts Tommy Hilfiger. Nekas cits nav rakstīts. Nav dikti garas rokas. Nu, tas būtu kā uz mani, bet tas ir vīriešu. 48. izmērs. Bija 77, tagad ir 46 eiro. Tas sanāk uzreiz paņem vienu džemperi un piegāda bez maksas, un jau nākošā dienā ir prece pie jums, jā. Šāds te variants. Es uzsveru oriģinālas preces, pilnīgi jaunas preces. Paldies, jā, paldies. Šis ir sulīgi tāds tumši zaļgan, kā lai gudri smaragd, dimantu, zaļgais krāsa, zaļā krāsa, jā. Šāda te lielā izmēra džemperis vīrietim, jā. Šāds te XXL izmērs 21 eiro. Nu, attiecīgi, lūdzu, pagarināt aizmuguri. Ļoti forši, ļoti patīkamā materiāla. Jā, šitais ir ritīgi jaudīga krāsa, tādā, šeit ir tā. Nu jā, viņš ir vairāk tā kā šī krāsa. Jā. Te viņš pa tumšu izskatās, bet, nu, reāli labs sulīga krāsa. Tā, un vēl ir tāds forši brūnā krāsā, jo, nu, kuram, piemēram, sieviete ir brūnais kardigan džempers, un vīram ir, jā, silts arī. Jo viņam iekšā ir ar pūciņu šie te džemperi, jā. Šitais te arī liels XL izmērs. Taču viņš ir tāds, tā es pateikšu, viņš ir šitik brūns, šāda te brūnā krāsa viņam ir, jā. Un šis arī ir 21 eiro. Tepat, pasties, saplīs pakaramais. Tepat atlaid neprasās, te ir garas rokas, masīvs plecs, piemēram, jā. Nav tik cik vēders milzīgs, bet cik viņš ir jaudīgs. Tā, noliksim šeit, jā, labo pakaramais. Vīriešiem ir arī adīti džemperi, mierīgi. Šāds te, var redzēt, jā. Šis ir Jack & Jones arī, un L izmērs 27 eiro. Adīts skaists džempers, nu cikiem džekiem vajag to džemperus, bet ja viens, tad uz visu mūžu, vai ne? Tā, spilgti melns arī Jack & Jones, ar atveramu šeit kakliņu. Viņu var atvērt, aizvērt. Tātad es izmērs pa 24 eiro. Nu, ļoti pievilcīgas cenas. Iesaku skatīties. Tā, kas vēl man patikās? Tūlīt. Ir arī zaļā krāsā džempers. Jā, šis ir tāds smagnējāks. Tie visi bija vieglāki. Šāds te ļoti labi kvalitatīvs materiāls. Uz ofisu mierīgi šādi. Te var uzvilkt, atverot kakliņu arī, lai nav tā kā mežā. Un šis ir XXL izmērs, un bija 60 eiro, tagad ir 32 eiro. Nu, lūdzu, ļoti laba kvalitāte. Kurš zina Jack & Jones, te noteikti nepalaidīs garām, jā? Tā, ko es gribēju rādīt džekiem? Džekiem. Šis. Palabojiet, kā sauc šo kreklu, tūlīt pateikšu. Bija viņam vārds šim te kreklam tā, overshirts, jā, ok. Šis te modernais, tagad trendīgais krekls, apakšā uzvelc džemperīti un pa virsu šo, un to esi stila ikona. Un, jā, ļoti sulīga krāsa, šis te overshirts, šis ir tāds, tā pateikšu, L izmērs, un viņš maksā, tātad Jack & Jones, viņš maksā tikai 32 eiro. Es atļaušos pateikt tikai, jo salīdzinot cenas citur, šis ir tā kā mazu džemperīti, mazu plānu džemperīti nopirkt, bet šis jau gan kā, teiksim, ziemā, nē, bet Jāņos vasarā šis ir kā virsjaka jau iet, jā. Viņam ir pogājams, nevis klikšķināms, bet pogājams variants, un šis ir ļoti sulīgā krāsā. Šobrīd šis ir overshirts, jā, paldies. Šis ir šobrīd diezgan lielā trendā. Tā, vīriešiem jaka pieķersimies minimāli. Tā, un šis ir vēl, kas tas mums ir? Es izmēra, šis gan ir iekšā ar jau tā kā siltinājumu. Šāds te Jack & Jones ar tādu biezāku iekšpusīti. Šāda te jaka.
nu, tagad gluži, kad sniegputenis neuzvilks, taču tuvojās pavasaris. Nezinu, uz kādu teātri jāiet. Ārā ir kā, visi kaimiņi pielikuši, šāda te iekšpusīte. Šis ir, piemēram, uz teātri iet, vai ne? Zolīda jaka. Un šis ir S izmērs, jo plecos droši vien būs šaurs. 38 eiro, ja? Pilnīgi jaunas drēbes un pilnīgi cita pieredze, ja? Tā, gribētos uzsvērt šo jaku. Tommy Jeans, bomber jaka. Nu, tas, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Un šī nu ir karstais variants ar šādām te rokām. Es viņu varu tā lēnām parādīt. Ar visa veida uzrakstiem. Šāda te, ja, ar pogām. Spiedpogām, jā, man cilvēki palaboja, es zinu, ka tā ir tās spiedpogas. Tommy Hilfiger, šis ir pilnīgi jauns un oriģināls, jā. Tātad XS izmērs ar visām cēnu, kā es saku, pavadzīmēm klāt, jā. Patiešo no Amerikas XS izmērs bija 170, tagad ir 100 eiro, jā. Šāda te jaka ar kabatām. Nu, šī gan ir stabili silta jaka. Tiem, kam nepatīk kapuce un patīk mazliet izcelties, jo, nu, šos te nenoslēpsi un šāda mugura. Ja? Šī priekšpusīte padod ziņu kādam, kuram tas var interesēt, jo Tommy Hilfiger nav daudz, bet šis ir izcelsies. Ok, ja mēs pieķērāmies Hilfiger, nav problēma. Tieši blakām. XS izmērs. Pavasarīga jaka. Nu, droši vien, ka līdz vēlam rudenim var staigāt, jā. Šāda te rokas, kur var samazināt. Tā, šādi te. Un tik zolīti, cik zolīti var būt. Tumši zils. Viņš ir šī tik zils, lai nav tik tuvu tā gaisma. Šeit ar kņupītēm atver iekšpusē ir rāvējslēdzējs, jā. Tā. XS izmērs un no 229 eiro šis ir uz 137. Bet šim noteikti es iesaku izmantot kodu medības10 ar lielajiem burtiem bez garumzīmēm. Medības10 un piegādes stabili pavelti un 10% klāt no šīs cenas, jā? Mīnusā. Lūk, XS arī šāds izmērs ir. Nu, šis ir pavisam pavasarīgs, taču ir varianti, kādus gribās. Šūs arī, jā, lūdzu. Tā, ejam tālāk. L izmēra. Tā. Nu, mazums, jā, nu, mazums kāds grib iepazīties, droši. Arī apģērba outletā var iepazīties. Brauciet ciemos un mazums kādu satiksiet. Krasta iela 103, blakus Dienvidu tiltam. Brauciet droši teritorijā un pārkings pavelti un zvani vai raksti un mēs jūs sagaidīsim. Lūk, šāds te mētelīts. L izmēra 69 eiro bija, tagad ir 38 eiro. Lūk, šāds te kofija, kā tur rakstīts, ir tofī krāsa, es atvainojos, tofī krāsa vīrietim, jā? Tā, arī vēl viens overshirts, jā? Overshirts tumši pelēkā krāsā, lai nav nekas jaudīgs, lai tikai neizceļot. Tā arī Džeks saka, tumši pelēkā krāsā, taču tik silts. Ar šādām te rokām, kņopītis. Tam iepriekš bija pogājums, šeit vienkārši atver aizver, piespied un ir, bez siltinājuma. Bija 70 eiro, tagad ir 33 eiro. M izmērs, lūdzu, sievas, jūsu vīri būs priecīgi, jo jūs nopirkāt pelēkā krāsā, neko lieku. Tā, šis ir pavisam plāns, arī overshirts. Variants spilgti melnā krāsā. Tā, M izmērs, 38 eiro šāds te. Tu arī ar spiedpogām. Un šis ir Jack and Jones. Jā, klasiskais melnais, kur jāiet kādam ir uz darbu, klasiskās drēbēs droši. Taču ārā ir augsts un es jums iesaku apskatīt šo variantu.
Nu, šajā pat uz Aļasku var braukt, jā, pasēdēt. Nebūs jāstaigā, jo tāpat būs silts. Tātad šis ir Tommy Taylor L izmēra. Tom Taylors no 122 uz 67 eiro. Man puikam pa mazu. Nē, pa puikam pa lielu un vīram par mazu. Nu, taču ir kāds, kuram ir pa vidu. Šādas te rokas. Es varbūt varu parādīt uz sevi. Nav problēma. Jā, čau! Čau, čau! Prieks, kā atgriežaties. Jā. Tā, šāda te iekšpuse. Nu, tā kā pasmaga un ļoti, ļoti silta. Šāda te iekšpusīte. Man ir pa lielu, bet ideju jūs sapratīsiet. Šī te Jā, es esmu cilvēks pārbaudīt. Turpinām. Tā, re, kur ir šāda te kapuce. Tā, kur mums ir? Wow, uzreiz tik silts viņa. Ideāli. Stingrs ciets materiāls. Tā, aiztaisam ciet. Šāda te vīriešu jaka ar kabatām šeit. Uzreiz tā kā cimdiņš iekšā. Šitā te, jā. Tā, šāda te. Šāda te rokas maniem. Tiešām silts. Ritīgi jaudīgi jaka. Šo es noteikti iesaku tagad un kaut vai uz priekšu pirkt, jo, nu, viņu ir tik silti. Tur paskatīsimies, kas tas ir par sastāvu iekšā. Kāds zina jau, kuram derētu L izmērs? Cik tu uzreiz saku? Uzreiz. Es, teiksim, iedomājos savu puiku, bet viņam ir mazliet pa lielu vēl. Tā, kur slēpjas kāds? Re, kur ir? Tūlīt atradīsim. Tā, kas mums tur ir? Poliesters. Kotons. Tā, kādā spalvas. Nu, tu dieniņos tik daudz jālas. Tā kā tur ir sastāvu noteikti var apskatīt arī mājaslapā. Izmēri mums mājaslapā ir klāt zem attiecīgā apģērba gabala, jā, tā kā var rokas garumus apskatīt, krūšu izmēru un platumu un biezumu. Jā, tātad šāda te stingrs materiāls, bieza, jā. Tā. Kurš nu negrib šādu te kādreiz? Tommy Hilfiger. Kas tas ir? Mākslīgā āda, jā, mākslīgā kažu pūciņa, bet viņa ir tik silta. Šāda te Tommy Hilfiger ar siltinātām rokām, ļoti bieza, jo viņa ir šeit iekšā pilna ar šo te spalvu, ar vilnu, tā var teikt, jā, pogājams ar rokām. Un šis ir Tommy's Hilfigers, M izmērs. Bija 160, tagad ir 95 eiro, jā. Neaizmirstam par kodiņu, jā. Lūdzu, šāda te džinsu jāka. Guess, turpinājumā ar Guessu. Šāds te kažociņš arī mums ir pieejams, taču aizmugurē ir odziņa. Šāda te meitenīte. Šāds te ļoti silts un mīksts. Divi izmēri, divi mums ir trāpījušies. Pasūtīti, tātad... Viens ir S un otrs ir L izmērs, jā. Šādi te kažociņi Gesiņam. Interesē noteikti raksti. Tā, XL izmēra jaka džekam. Kas zina, varbūt kādam dikti gribās tumši zaļu jaku arī sievietei. Nav problēma. Čau. Re, kur ir šāda te rociņa. Pepi džīns, jā. Pepi džīns jaka. Ar ļoti lielu, labi, siltuma pakāpi, es gribēju teikt, bet XL izmērs. Un maksā tikai 66 eiro. Wow, boigārtā. L izmērs, jā. Tā. Tūlītās, tā. Tommy džins jaka izmērs, tā. Izmērs. Izmērs ir M izmērs. Es varu uzvilkt uz sevi, jo man ir ML izmērs. Bet, nu, šāda te jaka, jā, bija 160, tagad ir 95 eiro. Taču ar kodiņu būs vēl -10% atlaide, jā?
šāda te jaka. Šeit iekšā ir tā kā cimdus uzvilkt, ko es saku. Kas tas kā viņas sēž, redzi? Vai labāk? Šāda te, kur ir aizmugure. Šāda te. Un tiešām uzreiz silts pārņēma šī te jaka, jā? Čau, forši, kas skatās. Čau. Tā, tātad šī Pepe Jeans jaka. Iekšpuse viņai ir šāda. Spīdīga. Un šī ir ūdens izturīgā jaka. Kas nozīmē, ka slapdraņķī pilnīgi mierīgi pavasarī slapdraņķī varēs iet. Nu, šī ir tāda kā saldā odziņa. Mīlētājiem, zinātājiem. Hilfiger. Spilgti dzeltena, bet viņa ir oranžīgi dzeltena, tāda, kā jūs viņu redzat, jo dzeltens ir šeit, bet šī ir oranžīgi dzeltena. Taču, ja viņa būs viena pati atsevišķi, viņa būs dzeltenīgāka liksies, jā? Šāda te XL izmēra jaka, jā? Šī te jaka, Tommy Hilfiger, pilnīgi jauna un oriģināla, ar lieliem burtiem, oriģināla jaka, oriģinālas drēbes, XL izmērs, un šī būs 180 eiro. Taču viņas cena sākumā bija 330 eiro. Ja? Nu, šī mums ir tāda vienīgā ekskluzīvā dāma šeit. Taču nepamanīts tu nebūsi. Tālāk turpinam ar sieviešu jakām, kas ir XL izmērs. Ok? Šāda te. Un cenas būs līdz 50 eiro. Ja? Tātad šāda te. Forša jaka ar savilkumu vidukli, kas tagad nozīmē, ka varam izcelt savu vidukli pat, ja ir XL izmērs. Tā, prasīja 42. izmēra jaku, jā, tūlīt būs. Šī ir perfektais variants, kas ir ziema, taču vislabāk būtu, es domāju, pēc krāsas vairāk, jā, pavasaris. Pavasaris, kas tuvojās. Man patīk, ka šeit šis te rāvēslēdzējs ir pieskaņots arī tādā krēmīgi, bešīgā krāsā. Šāda te aiztaisam cieps. Un tā, paga. Un mums ir viduklis. Paskaties, šāda te. Matu silti miežu. Šāda te aizmugure. Šeit noteikti ir, šeit ir kabatas, tā kā mierīgi. Un šādas te rokas savalkās ciet. Šāda te aizmugure. Un arī uzreiz tā silti palikās viņā. Un šī būs XL izmēra jaka. Var arī nesiet šo te jostu, jā? Viņā ir, šī ir forša jaka dāmām, kurām ir liels krūts, jā? Tā. Kažociņi. Mums ir divi mums ir šie te bēšīgi, ko es rādīju, šāds te gesam. Taču viens ir tik jaudīgs, ka es viņu tūlīt uzvilkšu. Jūs man atgādinājāt. Paldies tev. Paldies, ka atgādināji tūlītās. Un šī jaka ir tā. XL izmērs, un šī jaka ir 35 eiro. Mierīgi. Kur ir? Šāda te. 35 eiro. Tā, es tūlīt parādīšu tiešām to kažociņu, kas palicis ir nabaks te patās. Dūnu jaka mums arī ir. Jā. Šāds te skaistuls mums ir. Kažoks, tas ir nepārspējams. Šāds nebūs nevienam. Nu tā kā nevienam. Tūlīt parādīšu. Šis ir mūsu, pasmaks mazliet, jā. Nu šis tiešām, es nezinu, es neesmu eksperts, bet mākslīgo no īstā atšķirt būtu pagrūti. Melnā krāsā viņš ir ļoti mīksta sajūta materiāls, jā. Tā, tūlītās. Tā, skatāmies. Šeit ir kabatas. Var pacelt uz augšu, un viņš ir tik, redzam, tik spilgti melns. Un ļoti mīksts. Šeit ir kabatas. Attaisīt var, jā? Tā. Man laikam te drīzumā beigsies mūsu... Tā, es tagad esmu cilvēks. Jā, es esmu cilvēks. Nezinu, viņš man kaut ko teica par 5 minūtēm. Ja nu apraujās, es varu turpināt nākošo laivu, jā? Tātad
šādas te rokas, ļoti, ļoti silts. Tā, tūlītās, un iekšpusīte ir šāda te, ļoti silts un ļoti garš, jā. Priekš manis es esmu 1,77 m, un šim te cena XS izmērs, bet viņš noteikti dara uz M un L izmēru. XS, nu, teiksim, oversize, jā. No 150 eiro uz 95 eiro šis te skaistos vienā eksemplārā, vienā. Jo, šis tiešām gaida savu īpašo dāmu, kuru izvest sabiedrībā. Tā, turpinām. XL izmēra jaka, šāda te, JJXX jaka, krāsaina, bieza, bet es gribēju tūlīt parādīt to dūnu jaku, kur man prasīja, vai dūnu jaka. Dūnu jaka tīri, kas ir tīri dūnu jaka, tas ir 36. izmēra jaka. Tā gan ir Villa firma, un tā 36. izmērs bija 129 eiro, tagad ir pa 50 eiro, jā, lūdzu. Nu, būsim precīzi 51, jā. Tātad šī ir dūnu jaka, dūnu mētelis, atvainojos. Ļoti garš dūnu mētelis, taču es jūtu pēc sevis, ka šis arī ir, ja 36. viņš būtu kā oversize, uzreiz tāds siltums pārņēm. 36. tad noteikti dara arī 38, 40 dibana daļā. Viņš ļoti izceļa figūru, šāds te garš, jā. Šāds te. Roku garums ļoti labs garajām dāmām, garās dāmas piesakaties. Šeit krūtīs ir kabatas, tā, kur mums ir? Ir arī kabatas, jā, šis ir dūnu mētelis. 51 eiro un čau visiem. 51 eiro un dūnu mētelis sildīs un, nu tā kā stabili nebūs augsti. Pilnīgi jauns villa ražojums. Tā, noliksim maliņā. Tā, čau, kā jums iet vispār? Strādājam vai pusdienas laikā šis te apskats tiek veikts? Tā, šī te krāsainā jaka gribēja ātri uzmest, jo šis ir XL izmērs. Viņš ir, skaitās, unisex, tā kā mierīgi dāma XL vai vīrs. Šo jaku nopirka meitene, arī XS vienu. Un, domāju, cik forši būtu, ja būtu XL arī vīram, vai ne? Bet, nu, dāma izvēlējās tikai sev. Tā, šāda te jaka, oversize, XL izmērs. Var arī savilkt šeit apakšā, šāda te. Liela kapuce un arī ļoti silta, bet tāda ļoti, ļoti spilgta krāsa. Mēģinu sakārtot. Ok, nu nekas, es varu pastāstīt tīri māju, es tev negribētu turēt tīri māju, bet paklausies mazums kaut ko pēc skaņas ieklausīsi, jā. Jā, un šī te jaka, JJXX, maksā arī 50, tā es atceros, 51 eiro, XL izmērs, jā. Šī te ir tiešām bieza materiāla un pufīga. Tūlīt varam apskatīt, kas tur ir iekšā. Kāpēc? Nu tāda cena mums ir, jā. Tā, šī tiešām ir bieza kvalitatīva. Rāvēslēdzē nevar pateikt, viņš tur saplūst tādā tā kā hakī. Tā. Tā. Jā, labi, tā maza izmēra vairs nav. Šī te krāsainā, jā, ka nē, tā gan vairs nebūs. Ir XL izmērs. Tā, kas bija par materiālu? Tūlītās, viņš mums kaut kur ir paslēpts. Ūdens izturīgā jaka, un kas tik te nav rakstīts? Tā, jā, šeit ir, kā lai pasaka, hibridūnas, jā, tas ir kaut kas jauns, moderns, bet siltums kapitāls. Tā, iesim tālāk. Spilgtā krāsa, neon krāsa, neon dzeltenais. Ja šis bija Hilfiger bija šāds, tad šis ir neon dzeltens, jā. Šī te nemaksā, bet firma ir JJXX. Pārsvarā mums šādas te jakas ir. Cilvēkiem patīk, jo sportisks un stilīgs. Tā, un L izmērs pa 27 eiro, jā. Šī ir tādas balona tipa rokas.
Tā, balona tipa rokas, īsā krūp topa stila jaka. Un šāda te, var savilkt, nesavilkt, un šāda te. Jā, balona tipa rokas, var attaisīt vaļā, mazums kādi milzīgi cimdi vēl. Nu tā, interesanti jaka, bet tiešām tiem, kam patīk spilgta krāsa. Nu, pavasarī vispār būs, nu, top prece. Tā, ejam tālāk. XL, jā, kuram vajadzēja lielo XL izmēriņu. Reku šeit būs brūns ar haki kopā sanāk šī te krāsa pelēcīgā. Šī te ir lielām krūtīm, nu vienkārši izcila kleita, JJX firma, un ļoti kvalitatīva, un arī rāvējslēdzēs saplūst kopā ar jakas krāsu, kas ir patīkami skatīties, un mati mazliet elektrizējas. Tātad šāda te jaka, kur var savilkt un atvilkt, milzīgas kabatas, pāri dibenam, bez kapuces, ar šādām te rokām, kur arī var attaisīt aizvērt, jā. Nu tā, vēl kāds izmērs varbūt interesē? Izmērs. Izmērs XL un cena 31 eiro, jā. Neaizmirstam par kodiņu ar lieliem burtiem medības 10, findīs.lv. Tā, varbūt es vēl parādu vienu mākonīti rozā, par ko interese ir. Tā. Ar mega milzīgu kapuci šāds te. Šāds te es viņu sauc par rozā mākonīti, jo uzvelc un tu esi kā mākonīts. Šāds te ar kņopītēm tikai čuk. Kur te bija? Čuk. Čuk. Un ļoti uzreiz rokas silts, jo ir šeit kā džempers, nekas nekur nepūtīs. Kapucei kapitāli milzīgi. Milzīgas kabatas. Nu šādi te. Šāda te ļoti jaudīga krāsa, sulīga tāda garšīga rozā krāsa. Un šis bija, tā pateikšu, M izmērs. Tā, M izmērs, kas mums tur ir? M izmērs par 31 eiro. Tā kā tā, ir arī grūtnieču jakas. Ir dažas, kā es rādīju, vīriešu jakas, jā. Visas citas jakas mums arī ir, kleitas mums ir. Varbūt bikses kādam? Jā, varbūt ir kādam kādi jautājumi, droši varu atbildēt. Varbūt kāds apģērba gabals kādam interesē, teiksim, varbūt kā es rādu, varbūt šāda te zaba kādam interesē. Varbūt tieši kāds meklē, 39. izmērs pa 35 eiro, jā, pavasarim vienkārši izcili. Nēstīga gala firma. Tas ir tā, kuriem patīk spīdīgs un mazliet izcelties, taču ir arī ērts, jā. Šāds Hilfiger jakas, kleitas, H&M kleitas, tā kā, kas tikai nav mums, un, jā, tā, kas mums te vēl bija? Šis ir izcils variants ballītei. Tikai īstais izmērs, īstajā brīdī atbrauks un atradīs. Jo mums katra prece ir teju vai vienā eksemplārā, kurš brauc tas pirmais maļ, un tas arī atradīs savu pērli. Kā es vienmēr saku, vasarā atradīs varbūt šo skaisto kažoku, kas ir aizmugurē, vai ziemā atradīs, mums ir arī daži pelkustīmi, jā. Tā kā, tā, sporta bikses bordo. Es šeit rādīju, ne? Zaļā krāsa, vīriešu L. Varbūt varat uzrakstīt man WhatsAppā, ja kādam kaut kas interesē, jā? Uz 29452175, jeb, kas šeit rakstīts ir 24330. Droši sporta bikses bordo. Tā, es kaut kur rādīju, vai jums interesē vienkārši tādas? Zaļā krāsā, vīriešu L. Tā, varbūt vēl var aprakstīt, Karīna, kas tas varētu būt, tad es zinātu. Jā. Un. Interesē, jā? Ok. Jā, tad 24330, jā?
vai arī 2945 2175. To mēs varētu tad sakonektēt un noteikti es varētu parādīt, pastāstīt, aizsūtīt linku. Ja? Un vēl kāds jautājums varbūt ir, jo man laikam te ir tas limitētais laiks, vai es jau tik ilgi runāju, nu jā, 1,5 stundu. Jā, labi, paldies jums par uzmanību un noteikti super, paldies. Šeit rakstat uz šo numuriņu, kas ir norādīts, rakstat WhatsAppā un mēs noteikti visu sakontaktēsim. Atbilde būs uzreiz un pasūtot šodien, prece rītdien jau būs tevi pie jums, jā. Tā kā atceramies 50% ir bērnu drēbēm ļoti daudzām. Iepērkoties virs 50 eiro ir pakomāts pavelti un izmantojam kodiņu lielie burti medības 10 un papildus šai cenai būs vēl 10% nost. Tā kā, jā, klātienē super. Klātienē var braukt uz Krastiela 103 blakus Dienvidu tiltam, braucam iekšā teritorijā un liekam mašīnu paveltī un nākam iekšā. Un, tiekamies kādā citā dienā, arī ap šo laiku 12. kādā laivā un lai jums tur visi darbiņi, kas jums ir paredzēti, izdodās uz 1000% un tiekamies citā laivā, jā? Bučas, atā, jūsu findīs.lv.